Labdien! Man sauc Viesturs Rudzītis, un es tagad esmu kopā šeit ar savu sievu Inesi. Mēs gribam kaut ko pateikt uz Ziemassvētkiem, nevis tikai kādu smuku bildīti aizsūtīt, ielikt tīklos, bet arī kaut ko pateikt. Jo mēs šogad nosvinējām nesen 42 gadu laulību jubileju. Mums ir 3 bērni un 10 mazbērni. Un Ziemassvētki tomēr ir par bērniem un par bērnu dzimšanu. Protams, pirmkārt par Kristus dzimšanu, bet kaut kādā ziņā jau tas attiecās arī uz visu pārējo bērnu dzimšanu. Un tas, ka tie ir tādi priecīgi svētki, to jau mēs neaizmirstam. Cilvēki tomēr priecājas Ziemassvētkos. Bet, ka būtu jāpriecājas par saviem bērniem, man liekas, ka tas tiek aizmirsts. Un tas ir diezgan grūti. Nezinu, kāpēc. Ir tāda mājiņticība, ka drīzāk pa viņiem ir vieglāk šķendēties, ja? Jo tam arī viņi iemesls sagādā. Bet priecāties tas nav tik parasta lieta. Bet tā kā šodien par prieku vairāk. Bet vispirms es gribu, lai Ines izlasa vienu gabaliņu no Halila Džibrana grāmatas Pravietis. Un tas ir tāds teksts, kas man uzrunāja jau vismaz gadus 30. Man tādas viņš nekad nenoveco. Lūdzu, Ines. Un kāda sieviete, kas turēja bērnu, piespiest pie krūtīm sacīja: stāsti mums par bērniem. Un viņš teica: jūsu bērni nav jūsu bērni. Tie ir dēli un meitas, kas dzimuši no dzīves ilgošanās pašai pēc sevis. Tie nāk caur jums, bet ne no jums. Un kaut arī tie ir kopā ar jums, tomēr tie jums nepieder. Jūs varat dot tiem savu mīlestību, bet ne savas domas, jo tiem ir pašiem savas domas. Jūs varat dot pajumti to miesai, bet ne to dvēselē, jo to dvēseli mīt rītdienas mājoklī, kurā jūs nevarat ieiet pat savos sapņos ne. Jūs varat tiekties būt līdzīgi viņiem, bet necentieties tos padarīt līdzīgus sev, jo dzīve neiet atpakaļ, nedz arī tā kavējas vakardienā. Jūs esat šaujamloki, no kuriem jūsu bērni kā dzīves bultas tiek raidīti uz priekšu. Visu varenais strēlnieks redz mērķi uz bezgalības takas, un viņš liec jūs no visa spēka, lai viņa bultas lidotu ātri un tālu. Lai jūsu liekšanās strēlnieka rokā jūs ielīgsmo, jo kā viņš mīl bultu, kas lido uz priekšu, tāpat viņš mīl arī šaujamo loku, kas paliek uz vietas. Jā, tā lieta, ko mēs bieži aizmirstam, ir, ka bērni nāk cauri mums. Ja? Tāpēc viss tā modernā pļāpāšana, es gribu bērnus, es negribu bērnus, tas ir par to, ka tu tā uztver, ka tas bērns pieder man, ka viņš nāk pie manis. Bet Džibrans uztver to svarīgo domu, ja, caur. Un kad bērns dzimst no dzīves ilgošanās, tā teiksim, metafora man arī ļoti patīk. Ja. Protams, modernais laikmets ir tāds, kad cilvēki uzņēmušies dievu funkcijas un drīkst izvēlēties, kad, vai. Bet tā statistika jau rāda, ka diemžēl tās dievu funkcijas jau cilvēki nevar izpildīt, ja? Bērni nedzimst. Tādēļ es gribētu atgādināt šeit par to, ko bērni dod. Un tagad varbūt Ines nolas to
vienu pantiņu no... Nu, es paņemšu, pastīšos, lai es pareizi atceros. Jā. No Ziemassvētku dziesmiņas, ko mēs bieži dziedām, bet kuras vārdos varbūt mēs nevienmēr iedziļinamies. Jūs bērniņi nāciet ar priecīgu prātu, pie silītes Betlēmē visi nu klāt. To prieku ik viens, lai nu sirsniņā jūt, kā debesu tēvs savu dēlu mums sūta. Ja, tad, es domāju, šajā pantiņā tas svarīgākais ir bērns un Dievs. Šeit nav tik svarīgi vecāki. Ja mēs zinām to Ziemassvētku stāstu, ja, ka Jēzus piedzimst kūtiņā, ja, ļoti pieticīgos, nabadzīgos apstākļos, kad tajās dzemdībās ir klāt nevis kādi, teiksim, mediķi vai, teiksim, auzdzimuši personas, bet gani, ja, tad to laiku nepieskaitām, ja, kaut kādi izdzītēji. Ja, tad šī te pazemība, šī pieticība, tā notikuma priekšā bērns piedzimst, ja, un viņu sūta Dievs. Tas atkal ir tas princips caur mums tie vecāki nav tik svarīgi, ja, bērnam ir jāļauj piedzimt. Un tas jau ir tā, ka bērni piedzimst, mēs ļoti priecājamies, bet mēs jau priecājamies par bērniem katru dienu. Vai ne? Priecājamies, jā. Izstāsti, kā tu priecājies. Kas tev sagādā prieku? Kā man sagādā prieku? Tādi mazi sīkumi ikdienas. Piemēram, Jēkabs saņem 10 matemātikā. Man ir prieks. Fizikā. Arī fizikā, labi. Piemēram, kas vēl? Emīls sāk staigāt. Emīls spēr pirmos solīšus, jā. Tad arī ļoti liels prieks. Jebkurš panākums, bērnu panākums mūs iepriecina. Tāda panākuma un tāda prieka ir katru dienu. Tāda prieka ir katru dienu, bet nevienmēr mēs viņus tā kā, redzam vai atzīstam vai priecājamies par to. Tāpēc ļoti bieži cilvēki runā par bērniem kā par tādiem vampīriem. Ja, kas tikai ņem, bet neko nedod. Bet tā nav patiesība. Bērni iepriecina. Un bērni jūt, kas iepriecina viņus vecākus un vecvecākus. Līdz ar to veidojas tā ļoti svarīga motivācijas sistēma, kur paaudzes nodod tālāk savas vērtības. Ja? Un katra jaunākā paudze tas vērtības iemācās caur to, kas iepriecina vecākus un vecvecākus. Jā, es tā skatos, ka tie mazie bērni, viņi visvairāk prot parādīt vecākiem, vecvecākiem, ko viņi ir iemācījušies, lai mēs priecājamies. Tie lielākie jau, man tā liekas, tā tik uzkrītoši to nerāda. Bet, ka jau viņi jūt tāpat, ka par viņiem priecājās. Jā. Kā tev ir, Ines, bet man faktiski tajā vecumā, līdz kuram es esmu aizdzīvojies, man faktiski nav citas lielākas, teiksim, tādas vērtības kā prieks un lepnums par bērniem un mazbērniem. Ka, teiksim, visi pārējie, jaukumi, ko dzīve sniedz, man tā liekas, tomēr atpaliek no šīm te sajūtām. Kā tas tev ir? Es domāju, noteikti tā ir. Tas jau ir tas, kas ies tālāk, tas, kas paliks aiz mums. Kas nesīs tās vērtības mūs arī tālāk. Viss tas, ko mēs esam sastrādājuši, ieguvuši, pieredzi. Viss. Tad novēlēsim Ziemassvētkos prieku par bērniem un mazbērniem, arī visiem, kas mūs skatās, un arī, kas neskatās. Par katru sirsniņu, kas ienāk mūsu pasaulē.
Jaukus, gaišus, ģimeniskus Ziemassvētkus visiem!